Šodien plastmasas maisiņi ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Ir grūti iedomāties situāciju, lai veikalā nesaskartos ar plastmasas iepakojumu un plastmasas maisiņiem. Gandrīz viss tiek iepakots plastmasā. Lielveikalos plastmasas maisiņi ir bez maksas. Mēs bieži nepadomājam un katru preci liekam savā mazajā plastmasas maisiņā. Tas ir ērti un neko nemaksā. Ja es paņēmu maisiņu veikalā, varbūt pat es par viņu maksāju, es pats sekoju, lai viņš neaiziet pa taisno atkritumu tvertnē vai vēl trakāk neaizlido pa vēju. Tāpēc, ka neviens no tiem plasmasas atkritumiem, kuri jebkad ir radīti, vēl dabā nav noardīti. Gadu laikā uz Zemes mēs patērējam triljonu plastmasas maisu, 1 miljonu minūtē. Taču pārstrādāt tiek tikai daži procenti, pārējais nonāk izgāstuvēs un dabā. Eiropā kopumā katru gadu patērē 1,62 tonnas iepakojumu maisiņu. Latvijā ik gadu 3000 tonu iepirkumu maisiņu. Vidēji mēs katrs izlietojam 190 maisiņus. Plastmasas iepakojums veido trešdaļu no visiem sadzīves atkritumiem. Ar iepakojumu, ko gadā izlieto Latvijas mājsaimniecības, var aizklāt 55 futbola laukumus. Tie ir 3 miljoni plastmasas maisiņu. Plastmasa ir no naftas smagās frakcijas, tātad tas ir naftas produkts. Un ja mēs skatāmies pēc resursiem, kuri ir atjaunojamie un neatjaunojamie, nafta ir neatjaunojams resurs, viņa neveidojās pa jaunu. Tas ir tieši tas pats, kas kurināt skolas ar mazutu vai braukt ar degvielām. Plastmasas maisiņus iegūst no nelielām plastmasas granulām. Pēc tam notiek ekstrūzijas process. Granulas zem spiediena tiek uzsildīts un no tām šādās iekārtās izveidot caurspīdīgu plēvi. Šodien ir vairāk nekā 600 dažādi plastmasas iepakojumu veidi. Ļoti daudz uzņēmumu, kas ražo plastmasas maisiņus un iepakojumus. Un ir tā, ka jebkura uzņēmums visu laiku mēģina šos materiālus attīstīt, pilnveidot, panākt, lai materiālam labāka stimgrība, lai viņš ir spīdīgāks, lai viņš ir skaistāks, lai viņš ir krāsaināks varbūt. Līdz ar to, veidojot materiālus, liek klāt dažādus plastifikatorus, piedevas. Plastmasas maisiņus un citus plastmasas ražojumus iedala numuros no 1 līdz 7. Tie ir sveķu identifikācijas kodi. Numuri palīdz saprast, no kā šī prece gatavota un vai tā ir kaitīga vai ir pārstrādājama. Lielākā daļa maisiņu agrāk vai vēlāk nonāk poligonā. Getliņos var redzēt tūkstošiem maisiņu, kuri kā atkritumi izmesti kopējā kaudzē. Maisiņus sadalītos ir vajadzīgi gandrīz 100 gadi. Ja mēs skatāmies no tādiem maisiņiem, kurš sadalās, protams, tas, kurš ir biezāks, tas mums sadalīsies vēl ilgākā laika periodā. Līdz ar to ir būtiski arī šos iepakojumu materiālus pirmkārt mēģināt izmantot pēc iespējas mazāk, bet jāatcerās, ka laikam mēs viņus pilnīgi izslēgt nevarēsim, jo mēs droši grūti iedomāties, ka mēs ņemsim produktu un ielieksim sev kabatā. Bez izgāstuvēs 10 000 maisiņu nonāk dabā, jūrā un okeānos. Zinātnieki ir atklājuši, ka okeānā peld 10 miljonu tonu plastmasas mikrodaļiņu, veidojot atkritumu masu, ko sauc par plastmasas zupu. Okeāna straumes nesā maisiņu masu par riņķi, un zupa kļūst arvien biezāka. Tīri ilustrācija 80 kg plastmasas maisiņus apēdot, valis nomirst vienkārši. Tas ir tā kā lielākais zīdītājs uz planētas. Tātad mēs varam saprast, cik tad vajadzētu pavisam maziem dzīvnieciņiem. Varbūt kādam pietiek arī ar vienu. Tos maisiņus, kas nonāk jūrā, bieži vien norī jūras dzīvnieki vai putni. Baltijas jūrā ir ļoti lēna ūdens apmaiņa. Maisiņi nopietni apdraud zivju populāciju. Zviedru pētnieki ir atraduši, kad mazie plasmasas gabaliņi var būt ļoti, ļoti kaitīgi maziem asarīšiem, mazām līdaciņām, kas nārsto Zviedrijas jūras piekrastē. Tās briesma, tās bažas ir par to, ka mazie plasmasas gabaliņi ir tieši tikpat lieli kā mazais zooplanktons, kas ir šī pamatbarība mazām zivtiņām, un tā vietā, lai ēstu mazos veizīšus, mazo zooplanktonu, zivis ēd mazos plasmasas gabaliņus. Ēdot zivis, plastmasa nonāk arī cilvēku organismos. Ārsti iesaka ēdienus, kas ir maisiņā, nesildīt mikroviļņu krāsnīs, nesildīt uz plīts un nelikt maisiņus veļas mazgājumā mašīnā. Plastmasas sildot izdalās bisfenols. Tas ir ļoti neveselīgs un var traucēt cilvēku iekšējos sekrēcijas dziedzeru darbībai, veicina dažādus audzējus. Bērniem nevajadzētu lietot vienreizējos plastmasas traukus.
Tas ir trakākais tas, ka, ja mēs paņemam, nopērkam gaļu vai mājās laukos audzē lopus, pēc kaušanas ieliek gaļu un ieliek šādā maisiņā, ieliek saldēties gaļu kamerā. Un tad izdomā, ka tad, kad tā gaļa pastāvēs kādu pusgadu vai gadu, tad viņš izdomā, ka viņš to gaļu ņems ārā un sāks apstrādāt. Un tad brīžiem bija tā, kad man arī bija telefons zvani un prasa, ko darīt. Izņēmu no maisiņa, pie gaļas palika klāt tādi punktiņi klāt. Krāsa, kādā krāsā ir maisīša, tad arī šādas sīkas daļiņas kaut kur jau sākušas sadalīties. Līdz ar to šādā veidā šādus produktus izmantojot, lietojot uzturā, mēs vienkārši sevi paši indējam nost. Viena no alternatīvām ir lietot biodegradējumos, biopolimēru maisiņus. Respektīvi, izmantot maisiņus, kas paši noārdās salīdzinoši daudz īsākā laikā. Tad pirmām kārtām šādas maisiņas ražojot neizmanto vairs naftas produktus. Šī plasmasa top no vairāk vai mazāk atjaunojumiem resursiem, tātad tur var būt gan bambus, gan iedes, gan cukurbietis un tā tālāk, un kartupeļi, tātad cieti tālāk, un no tā jau tālāk veido šo te pašu materiālu un tālāk jau maisiņus. Biomaisiņiem ir savu marķēšanas sistēma. Gandrīz visur Eiropā uz plastmasas maisiņa jāmeklē šāda te zīme ar zaļu lapiņu. Šāda zīme uz maisiņa nozīmē, ka tas ir kompostējams rūpnieciskos apstākļos jeb 60 grādu temperatūrā. Savukārt šis marķējums nozīmē, ka maisiņš kompostējams mājas apstākļos. Tomēr bez biomaisiņa izmantošanas galvenais ir katreiz ņemot plastmasas maisiņu aizdomāties, vai tas mums ir vajadzīgs. Mēs domājam līdzi, un mēs katrs esam iemesls tam, kā šeit izskatās un kā šeit dzīvo un notiek. Un bieži vien, ja mēs runājam par bērniem, bērni ar savu attieksmi var pamainīt vienu īgnu vecāku uz labo pusi, tikai tāpēc, ka viņi sāks dresēt tēti. Samazināt vides piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem mēs varēsim, ja šķirosim atkritumus. Tad sašķirotais plastmasas iepakojums, tā skaitā plastmasas maisiņi, nonāks pārstrādē. Līdz ar to iegūsim tīrāku vidi, kā arī ietaupīsim neatjaunojamos dabas resursus. Rūpējies par vidi, ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu.